Sveiki, mīļie skatītāji! Esam klāt ar nākamo epizodi. Mūsu raidījumā Svētku kūks stāstām visu par un ap kūkām, kā tās top, kā tās gatavo un kā līdz gala rezultātam var nonākt bez mazāka un liekāka stresa. Nu ko, ķersimies klāt darbam. Es esmu Ilze Kupča Kūciņa. Cepu kūkas jau 4. paudzē. Kopā tās gatavoju ar skolēniem, ar mazajiem bērniem, mācu virtuves pamatus, mācu gardumu pasauli, ne tikai mazajiem, bet arī lielajiem. Esmu priecīga, ka tuvajā Pārdaugavā man ir sava meistarklašu un mācību studija, kuras gatavoju kūkus, uzzinu knifus, kopā degustējam dažādu kūku meistardarbus un tiekamies dažādos sarunu vakaros, kā arī izzinam kūku pasauli kopā. Šodien raidījumā skatieties, gatavojam baltā biskvīta kūku ar balto šokolādi. Un veidošu pāri kūkai šokolādes vafeļu kraukšķa pārlējumu. Man ir ļoti selektīva atmiņa. Es principā metu ārā visas sliktās lietas, paturu tikai labās. Tevis atceros, sadegušo kūku neatceros. Man patīk gatavot kvalitatīvi un gardi, tāpēc ļoti liela nozīme katram ikdienā ir ūdenim. Brita ūdensfiltra nodrošina gardu, kvalitatīvu ūdeni, kā arī pagatavojot tēju un kafiju, filtrētais ūdens piešķir tējai un kafijai ļoti gardu garšu. Šodien raidījumā mēs gatavosim balto biskvītu kūku ar balto šokolādi. Ķersimies klāt biskvītu pagatavošanai. Mums būs nepieciešamas olas. Gatavosim 2 biskvītus, mums būs nepieciešams 10 oliņas, kur atdalīsim baltumu no dzeltenumu. Gatavojot balto biskvītu kūku ar balto šokolādi, mums būs nepieciešami 2 baltie biskvīti, maskapones siers, saldais krems, mazliet cukurs un pārliešanai būs baltā šokolāde, kā arī dekorēšanai izmantosim svaigas ogas. Šodienas kūkai mēs izmantosim Boneman ķiršu ievārījumu. Ievārījumi ir vārīti tik ļoti kvalitatīvi, kas atgādina mani vecmāmiņu bērnībā, kad varam uziest ne tikai kūkas biskvītā, bet arī uz cepumiņu dzerot tēju pēcpusdienā vai vakarā. Nu ko, ķersimies klāt biskvītam. Biskvītam ir sasistas 10 oliņas, atdalīts baltums no dzeltenuma, kuram baltumam pievienosim vienēdam karotu cukuru, bet dzeltenumam tik cik olu dzeltenumu. Tātad 10 ēdamkarotus. Ņemsim mikseri telkā un sašūmēsim baltumu. Tad, kad baltums ir saputojies, tam ir jābūt tādās cietās putiņās, bet mazliet spīdīgās, un viņš nekrīt ārā no bļodes. Tad ar to pašu mikserīti jūs varat droši putot arī dzeltenu. Mazliet paputojam tādās gaišās putiņās, un tad pievienojam 10 ēdamkarotes miltus. Šis biskvīts ir klasiskais biskvīts, olu biskvīts, kas tiek dalīts baltums un dzeltenums, bet dzeltenumam vienmēr jūs varat pievienot kaut ko, kas piešķir savādāku izskatu. Piemēram, var būt piebērts magonis, var būt pievienots kakao, kad būs brūns biskvīts, vai arī, piemēram, spināti, kas dos zaļu nokrāsu. Tā kā ar biskvīta cepšanu un dažādām garšām var spēlēties paši cepēji. Tātad pievienosim 10 ēdamkarotes miltus. Mūsu biskvītā šodien ir bezglutēnu kviešu milti, jo mūsu viesis, kas šodien ciemosies pie mums, ir veselīgā dzīvesveida piekritējs un gribam, lai šis biskvīts ir mazliet veselīgāks, kā tas ir ikdienā parastām lauku tortēm. Jā, un es uzsveru, šoreiz viesis nāks ciemos pie mums uz studiju, jo mēs nedosimies ciemos, bet sagaidīsim viesi pie sevis. Nu ko, sāksim putot olu dzeltenumu ar miltiņiem, ar vieglu, jo viņš ļoti putēs, lai neputētu, mēs vienkārši to izmantosim mazliet vieglāk. Saputojuši olu dzeltenumu ar miltiem un cukuru, pievienosim saputoto olu baltumu un iecilāsim vieglām kustībām to iekšā. Tad, kad biskvītiņš ir samaisīts, tad mēs viņu lejam veidnītē, kas mums ir 27 cm, un liekam cepties. Biskvīts cepsies apmēram 10–15 minūtes, līdz tas zeltaini brūns, un ar kociņu jūs pārbaudiet tā gatavību, ka tas pie kociņa nelīp klāt. Es parasti paskatos ar pirkstiņu, kas lācītim vēderā. Mūsu biskvīti ir izcepušies un gatavi to sagatavošanai, lai taptu kūka. Vienīgais, kas mums ir jāizdara, atdzisušiem biskvītiem ir jānolīdzina maliņa. Taisīsim tādu skatu, lai cilvēks, kurš saņem mūsu kūku, redz gan biskvītus, gan pildījumu, gan ogas. Gatavošu pildījumam krēmu. Krēmam es izmantošu saldo krēmu, 330 ml.
30%. Tad es izmantošu svaigo sieru, maskapone 500 ml. Svaigais siers iedos tādu gaisīgumu un mazliet, kad sapatošu, pievienošu uzbriedināti izkausētu želantīnu. Lai uzbriedinātu želantīnus, pastāstīšu, jums ir jāizmanto 30 grami želantīns, bet reiz 5 ūdens. Tad ir jāpatur kaut kādas 10-15 minūtes un želantīns uzbriedīs. Lai lietu to klāt masai, viņš obligāti ir jāizkausē, bet viņu nedrīkst uzvārīt. Mazliet pievienošu arī krēmam cukuru. Cukuru nepievienošu daudz, jo mēs savu kūku pārliesim ar balto šokolādi. Tāpēc es ielikšu 3 ēdamkarotus uz šo daudzumu cukuru un saputošu stingrās putiņās. Tagad mums sāksies pati aizraujošākā daļa. Mēs sāksim kūku likt kopā un gaidīsim dekorēšanas brīdi. Tātad es izmantoju 27 diametru veidni, kurā ielieku iekšā biskvītiņu, uz kura es likšu ķiršu ievārījumu. No plašā Bonema man ievārījuma klāsta es izvēlējos ķiršu ievārījumu, jo tas vairāk mums dod vasaras garšu un ir dabīgāks tieši biskvītu kūkām, jo būs mazliet skābumiņš, saldumiņš, kas mīsies kopā ar siera krēmu. Siera krēms mums ir gandrīz sapatots, kuram mēs pievienosim izkausētu uzbriedinātu želantīnu. Krēmiņš ir tā sapatojies kopā, viņš jau sāk želēt, tāpēc mums ir ātri jāstrādā. Mums ir jāliek pirmā kārtiņa. Tā, pirmo kārtiņu mēs ieliekam un liekam otro biskvītu kārtiņu. Un arī smērējam krēmiņu pa virsu, lai viņš nesaželē. Ja gadījumā krēmiņš sāk jau ātri želēt, tad viņu vajag vēlreiz samaisīt ar mikserīti, lai viņš ir viendabīgā masā, lai neveidojās kunkulīši. Izveidojam gludu virsmiņu. Un, principā, kūka ir gatava doties uz leduskapu uz kādām 10-15 minūtēm, lai viņa mazliet sastīgs, un mēs varam izņemt no formas, pārlojot balto šokolādi. Nu ko, dodamies uz leduskapi. Raidījuma turpinājumā skatieties, Svētku kūkas raidījumā ciemojās Baiba Cipeniece Gavara, jo viņš saglabā kraukšķīgumu samaisot ar šokolādi. Sveiki! Es tevi gaidu ciemos. Ļoti patīkami. Visu vajadzēja izplēst ar rokām, katru apģērbu gabalu, iet medīt. Šodien raidījumā gatavojam baltā biskvīta kūku ar balto šokolādi. Mūsu kūka ir pabijusi leduskapī, tagad mēs ņemsim ārā. To dara vieglām kustībām ar nazīti apkārt maliņām, kā jau mēs vairāk kārt esam to rādījuši, kā mēs tiekam pie šīs skaistās kūciņas. Šeit mēs varam redzēt reliefiņu, kā mums smuki ir izveidojies. Mēs redzam, kas tajā kūkā ir vēderā. Man ir sagatavota baltā šokolāde, izkausēta, kurai es pievienošu tādu vafeļu kraukšķi, mazliet kaut kādam kraukšķīgumam tam odziņām. Es viņu samaisīšu, jo viņš saglabā kraukšķīgumu samaisot ar šokolādi. Ja jūs viņu samaisīties ar saldo kreimu, viņš paliks mitrs, bet ar šokolādi viņš nepaliek. Un veidošu pāri kūkai šokolādes vafeļu kraukšķa pārlējumu. Ja? Kaut ko mazliet savādāku, kā mēs to daram ikdienā, lai mazliet atšķirās. Viņš var būt mazliet tā krist arī nost tā šokolādīt, jo tāpēc, ka tur ir tas kraukšķīts iekšā. Un izveidosim dekoriņu ar odziņām. Ir svarīgi, ka produkti ir katram pie rokas un sagatavot laicīgi. Un par mūsu produktiem šodien ir parūpējies veikaltīkls Lats, kurš ir katram pie mājas diezgan ērti sastopams un atrodams, bet ja gadījumā jums neizdodas visu atrast, kas ir nepieciešams, vai tas nav tik tuvu jūsu mājām, jūs droši varat izmantot elats.lv interneta veikalu. Nu ko, mēs ķersimies klāt pie odziņām. Es zemenītes saglabāšu ar zaļumu, lai kūkai būtu skaistāks skats. Tās kārtošu apkārt pa maliņu, jo kamēr šokolāde vēl nav sacietējusi, tas ir jādara ātri. Jo tad, kad viņa sacietēs, viņa mums nepielipinās odziņu. Es izmantoju zemenes un avenes, bet katrs noteikti var izmantot to, kas labāk garšo, patīk, labāk izskatās. Šī kūka ir ļoti ātra recepte, ko jūs varat pagatavot vasarā, kad ciemiņi tuvojās. Sarežģītākā daļa ir biskvīta izcepšana, un tad mēs saliekam visu kopā. Un šodien mūsu kūka ir tāda īpaša un skaista, lai sagaidītu īpašo viesi, TV personību, aktrisi, humoršomu raidījuma
dalībnieci, vadītāju Baibu Sipvenieci Gavari. Šodienas kūka ir baltā biskvīta kūka ar balto šokolādu. Kūkai mēs izmantojām 10 vistu olas, kur sadalījām baltumu no dzeltenuma. Baltumam pievienojam 1 ēdamkarotes cukuru, dzeltenumam 10 ēdamkarotes cukuru, 10 ēdamkarotes bezglutēna miltus, saputojām, likām cepties uz 150–180 grādiem 15–10 minūtes. Krēmam izmantojām maskapones sieru 500 ml, saldo krēmu 30%, 330 ml, cukuru. Un pārliešanai mēs izmantojām balto šokolādu ar vafeļu kraukšķu un svaigām ogai. Bet kārtiņai, kas dod vasaras garšu, izmantojām Bonne Maman ķiršu ievārījumu. Kūka ir gatava sagaidīt viesi, bet man ir mazliet vēl laiks palicis, lai padzertos ūdeni, labākam noskaņojumam un lielākai sarunai. Tuk, tuk, tuk. Sveiki! Sveiki! Es tevi gaidu ciemos. Ļoti patīkami. Esmu sarūpējis tev mazu kafijas galdu un pastāstīšu un gribu, lai tu nāc piesēst, parunāt ar mani pa dzīvi. Ak, Dievs, cik skaista kūka. Jā, es to gatavoju domājot par tevi. Tu esi ciemos pie manis manā mācību studijā, dabas salduma maģija. Mēs cenšamies izmantot kūkās dabīgos produktus. Protams, mūsu top 1 ir lauku torta ar vārīto krēmu. Tā ir šī? Tā ir līdzīga. Šeit gan ir mazliet kaut kas netik ļoti sātīgs. Te ir 2 biskvītiņi ar bezglutēna miltiem, kur ir svaigais siers kopā ar ķiršu ievārījumu, balto šokolādu un svaigām ogām. Man māsai vakar bija dzimšanas diena. Mēs bijām ciemos. Viņai nebija kūka. Tad es šodien drīkstu to kūku ēst, jo es vakar neēdu. Jā, noteikti. Esmu Barbara sagatavojis dažus jautājumus, kas skatītājiem noteikti interesēs. Viens no tiem būtu tāds, vai tu atceries, kad es viesojos tavā mājā gan sen raidījumā Cepiens. Tu zini, ja pavisam godīgi, manās mājās ir bijuši tik daudz raidījumi filmēti, arī tā skaitā ar ēst gatavošanu, ka detaļās es neatceros. Es tevi atceros kā cilvēku. Es atceros, ka mums bija kaut kāda darīšana, bet to, ko tu stāstīji man pirms pieslēdzās kameras, ka tu sadedzināji kūku, to es absolūti neatceros. Bet man ir ļoti selektīva atmiņa. Es principā metu ārā visas sliktās lietas, paturu tikai labās. Tevis atceros, sadegušo kūku neatceros. Ne, līdz kūkai jau mēs beigās tikām un viss bija kārtībā, viesus mēs sagaidījām ar kūku. Tev ir ļoti jauki raidījumi. Vienreiz jau var. Vienreiz jau var man ietrāpījās tieši pandēmijas laikā, un tad tas izvērsās par kaut kādu bezgalīgo stāstu, jo izlādi atlika vairākas reizes, ierobežojumu dēļ. Un, kopumā es nospēlēju kaut kādas 56 izrādes, bet tagad ar jaunā izrādi jau bija 57. izrāde. Ar katru jauno izrādi kaut kas labāks. Jā. Man jau liekas, ka tāpat kā ar bērniem, viņi visi ir labi, tikai katrs savādāks. Tāpat arī tām izrādēm. Ja mēs esam ieinteresējuši skatītājus, saka, lūdzu, kur vēl tev varēs sastapt? Pavisam drīz būs Jūrmala, un tad būs sezonas slēgšana, un tad oktobrī mēs Splendidā vēl vienreiz. Un patiesībā es esmu jau uzaicināta pie mūsu tautiešiem ārzemēs, tā kā es būšu pilnīgi noteikti 2 izrādes man jau ir sarunāts Anglijā. Super, es ļoti priecājos, jo manuprāt, ka mēs dalāmies ar to savu dzīves gājumu un savām gudrībām. Tas ir tāds patiess un īsts, man liekas, tāds skatījums, kad tu nevar neko izdomāt. Tā tas ir un tas ir tā pa īsti. Ja, varbūt man nav daudz talantu, man tiešām nav daudz viņu, bet tas viens, varbūt, ko es uzdrošinos atzīt, ka par tādu, varbūt tādu talantu, ir tas, ka es māku atstāstīt atgadījumus. Varbūt tie atgadījumi nemaz nav tik varbūt krāšņi un tik izpilgti, bet tad, kad es ķeros klāt pie stāstīšanas, man tīri dabiski sanāk viņus mazliet arī piepušķot. Bet patiesībā viss ir noticis ar mani, nevajag uztraukties, viss ir noticis ar mani. Ja vēl mēs runājam par darbu kā tādu, tad, jau, protams, man jāpiemina arī saimnieks meklē sievu, kas atkal ir tapšanas stadijā, mēs atkal braucam apkārt Latvijai un tā. Un arī katru reizi man vienkārši jāpateicās liktenim par to, ka ne tikai es izbraucu Latviju krustu šķērs, ko es esmu izdarījis, es nezinu, es Latvijas šķērs griezumā esmu redzējis kā neviens,
Bet man arī ielaiž iekšā cilvēks savās mājās un dzīvēs. Un tā ir liela vērtība, jā. Manuprāt, ka izrādēm un tādam raidījumu vadīšanai tomēr ir jābūt aktieru meistarībai, jo tev ir jānospēlē kaut kāda katra situācija, vai tas tā dabīgi veidojās. No kā tas ir aizgūts? Varbūt mamma, tētis, krustmāte? Nē, mamma noteikti ne. Tētis ļoti agri man nomiris, tāpēc arī nevaru tā tagad analizēt to ļoti objektīvi. Tētis nomira, kad man bija 9 gadi, un pēc aculiecinieku stāstītā viņš bija ļoti harizmātisks vīrietis, patika dāmām. Bija liels dziedātājs, stāstītājs, dancotājs. Iespējams, ka kaut kas man tur no viņa ir iekritis, jā. Bet patiesībā pēc profesijas viņš bija agronoms. Kaut gan man ir ļoti liels aizdoms, ka viņam ļoti nepatika zemes darbi. Mana profesija, gan, kad es sāku mācīties, bija jurisprudence, bet esmu nonākusi līdz tam, ko man tā kā šūpulī varētu teikt vecmāmiņa ielika, jo bija tas gods būt pie viņas daudzas vasaras. Viņa gan neizgāja tādos krāšņumos. Viņa bija ļoti vienkārša un vairāk cepa ruleti ar ievārījumu un pūderu cukuru. Vai tu atceries, kas ir tava bērnības garša vai kādu kūku? Tu pareizi arī pateici ruleti. Kā kārtīgās padomju Latvijas ģimenēs sestdienās tika cepti pīrāgi. Bet tomēr, ja man tā ar svētkiem, kas asociējās, tad tās ir ruletes, jo viņas pietiekami ātri un viegli varēja uztaisīt. Ievārījums taču bija kurām cilvēkam. Mums gan bija tas ievārījums ļoti ierobežots, jo man mamma nebija nekāda mežā gājēja ogotāja. Viņai parasti ogu laikā bija viskarstākais darba laiks, jo viņa arī agronomi bija. Līdz ar to mums bija upeņu ievārījums, kas man vēl šobaldien riebjās ļoti. Zemenes, bet zemenes kaut kā viņi izvārīja ļoti šķidras, tās nevarēja tā ruletē likt iekšā. Tā ir man svētku garša. Kūkas mamma necep. Un svētkus jūs svinējāt, teiksim, kā jau pienākās latviešiem. Tu zini, man jāteic paldies, ka viņi tiešām, neskatoties uz savu aizņemtību, neskatoties uz to padomju laiku, trako to deficītu laiku un ka visu vajadzēja izplēst ar rokām, katru apģērbu gabalu, iet medīt, stāvēt rindās, viss. Un viņa, man nabaga mamma, tomēr mēs 3 bērni, un taču tādi vilcēni, ja, tādi pusauģu vecums, un viss. Viņa viena mūs audzināja, pēc tam gan auģu tās bija un tā. Jāteic paldies viņai, ka viņa nenonivelēja mūsu dzimšanas dienas nekad un mūsu vārdienās. Mums vienmēr bija galdi, un vienmēr bija cienes. Kā ir ar tev, Baiba? Tev pašai ir 2 meitas un tev ir svētki. Kas ir tas tavs gardums, ko tu pagatavo? Īstenībā es absolūti neesmu uz kulināriju tādu, kas saldie ēdieni. Un kūks tas nav mans, tāpēc ka tur, zini, ko vajag? Tur vajag ļoti lielu precizitāti. Uz dūlot tur neko nevar izdarīt. Tur vajag svārus. Vai labu acumēru. Jā, labi, jā. Bet es esmu cilvēks, kas uz acumēru iztaisa. Man sanāk, tādi sātīgie ēdieni. Vēl ir tāds jautājums, ko arī sabiedrībā skatītājiem droši vien būtu interesanti dzirdēt, ja es tev pajautātu, tas varbūt vairāk būtu tāds personīgāks. Visi redz, ka tu esi kļuvusi vēl jaunākā un ievērojot kaut kādas droši vien sporta normas un visu pārējo. Kas ir tev savs atslēgas vārds uz to, ka cilvēks tomēr var, ja grib, arī jebkurā vecumā, teiksim, par sevi rūpēties? Disciplīna, vienkārši disciplīna. Man daudz raksta Instagramā vai Facebookā tur, lai es dalos ar šīm brīnumu tabletēm. Es saku, nav tur nekādas brīnumu tabletes, tur nekā nav. Tu vienkārši aiztaisi muti ciet un eju uz sporta zāli. Nav grūti, ka tev ir jāmaina ēdienkarte tā ikdienas paradumā un tomēr sevi jādisciplinē? Uzreiz es atbildu, nav grūti. Cilvēks ir diezgan stiprs radījums. Tad, ja viņš sev kaut kādu pieņem izvirza mērķi, un ja viņš uz viņu iet nopietni, tad nav tur nekādas grūtības īstenībā. Un es tiešām, es pagatavoju vakariņus vīram atsevišķi, un sev atsevišķi, un man tas nesagādā nekādas problēmas. Meitas gan jau ir projām, viņas abas divas ir jau lielajā dzīvē, es tā varētu teikt. Grieta dzīvo un mācās Berlīnē un Hermīna Nīderlandē jau 3. gadu. Līdz ar to man tā pusauģu un jauniešu ēdināšana ir ļoti, ļoti fragmentāra. Bet tad, kad viņas ir mājās, man ļoti patīk gatavot, un man patīk, ka nāk pilna māja ar pusauģiem un ar jauniešiem, un es viņus baroju. Un viņi arī zina, ka es to daru.
Un man patīk, ka naktīs viņi iegāžās pēc kaut kādām ballītēm, un es viņiem dodu ēst, un es zinu, cik viņi ir izsalkuši šajā vecumā. Un paldies tev, ka tu atnāci, atradi laiku, un mēs tev izrāvām no skrejošās ikdienas. Jā, es šodien tiešām šitā te galopā skrienu, bet es īstenībā sapratu, ka tu dari ļoti foršu lietu. Cilvēki top laimīgāki arī caur vēdera priekiem. Un ja tu esi kaut ko garšīgu apēdis, un ja tev tas patiešām sniedz baudu, tad tas cilvēks, viņš ir laimīgs kaut uz īsu brītiņu. Tev ir ļoti foršs darbs. Es kaut kādas paralēlas arī velku, jo īstenībā, ja es kaut vienam cilvēkam dienā esmu devusi iemeslu pasmaidīt, tad es uzskatu, ka es neesmu nodzīvojis velti savu dienu. Un man liekas, ka tev ir tieši tas pats. Cilvēks, viņš ir bijis laimīgs ēdot tavu kūku, tad tu neesi velti nodzīvojis to dienu. Vēl tāds maziņš jautājums par tev. Skatuve, es šobrīd saprotu, ka tev tā nav sveša lieta un tu uzstājies. Nav. Bet vai tu atceries savu pirmo uzstāšanos Jā, uz skatuves? es atceros. Bija man kādi gadi, varbūt 4, varbūt 5, kaut kas tāds. Un man, paldies Dievam, vecāki ņēma uz izrādēm līdzi, kurus paši apmeklēja, un arī uz koncertiem, un kaut kādi bija pasākums, kaut kāds saistīts ar aktieru ierašanos no Rīgas. Tas notiek Jaunpils pilī, gaidām aktierus. Pa ceļam laikam saplīst mašīna, un tie aktieri kavējās. Un es sēžu kopā ar tēti un mammu, un, ja kavējās pasākumā galvenie mākslinieki, tad zālē jau sākās tāds nemieris. Un tētis, man liekas, viņš jokojoties teica, aizej noskaiti kādu zejolīti. Un es domāju, ka tas ļoti tāds svarīgs uzdevums, un ja tētis liek, es eju. Un neviens laikam negaidīja to. Un tētis man bija iemācījis dzejolīti, Jāņa Raiņa dzejolīti, Kaķenītei bērni bija. Bet viņš dzina arī vēlnu, viņam patika joki. Un viņš man vienmēr teica, lai es piesaku šo dzejolīti, Kaķenītei bērni bija no Raiņa. Un es, protams, zemtekstu nevarēju saprast. Es arī nezināju ilgu šo zemtekstu. Un es iznāku uz skatuves no zāles. Es ļoti labi atceros, es nostājos, visa zāle apklust. Un es tā arī piesaku, Kaķenītei bērni bija no Raiņa. Visa zāle sāk smieties. Es īstenībā pat tā kā nesamulsu, jo es nesapratu, kāpēc viņi smējās, bet man patika. Jo īstenībā, kad cilvēks smējās, tā ir forša lieta. Un es noskaitīju brašu to dzejuli un saņēmu savus pirmos aplausus. To es atceros, jā. Wow, tāpēc, ka nebija ieradušies aktieri no Rīgas. Jūs izglābāt aktierus patiesībā, jūs izdarījāt galvenāko daļu. Jā, šī saruna ir tāda pozitīva deva manai ikdienai un manai dienai šodien. Un mēs tev esam sarūpējuši ar raidījumu ļoti gardas un skaistas dāvanas. Paldies. Brita ir sarūpējusi tev ūdens filtru krūzi, lai tev būtu gardāks ūdens ikdienai. Un noteikti tas šobrīd ikdienā vispār cilvēkiem tas ir ļoti svarīgi. Jā. Un tāpat arī Lats ikdienai un svētkiem ir sarūpējis gardumu kasti. Un Bonamam man tev piešķirs kādai varbūt pēcpusdienai, varbūt arī rīta krosānam gardu ievārījumu. Paldies. Ko, mīļie skatītāji, paldies, ka jūs mūs skatījāties. Uz tikšanos nākamajā raidījumā un sekojiet mums līdzi Facebook, Instagram, YouTube tīklos. Atā!